paņēmām beņķi, nomazgājām asinis. Galvenais, ka man stūrmanim slikti nepalikās, tā viņš sēdēja man blakus pie simulatora. To var pa spēli neuzstīt, tas bija kvadrātiņos kaut kas. Ir jāsaprot, ko tu pats vēlies, kas ir tas, ko tu vēlies, jo cik cilvēki tik viedokļu riskē ar savu veselību, un viņi brauc nepareizi. Es zinu Džeksu, kas driftoja ar pelīti. Jā. Tās ir divas dažādas pasaules. Nevis metanām šuvis, bet saskrūvējam ar reģipsenēm. Vēl jau vajag arī atrast rallija stūrmani, kurš nevems tev blakus. Un laiku uzlabojās? Nezinu, mēs ar stūrmani viensprāts bijām par to, ka 2 stundas nosēdi normālā krēslā, tad tev dibens joprojām ir tā kā dzīvot spējīgs. Ja kāds no jums, skatītāji, vinnēs kādu, nevis kādu, bet tā kā gadu ieskaiti, tad būsiet laipni lūgt uz Standarta automobīļu komisijas gada balli. Viņas ir parasti pašas labākās.